Šobrīd dodos aprunāties ar pusauģu un jauniešu psihoterapijas centra vadītāju Nilu Konstantīnovu par tēmu karš. Vai un kā ar bērniem runāt par to, vai arī gluži pretēji – nerunāt. Manuprāt, sevišķi ar mazākiem bērniem ir runāt tad, ja viņi prasa. Sniegt tādas pietiekami vienkāršas atbildes, jo, lai vai kā, protams, mēs saprotam, ka situācija ir slikta un dramatiska un vispārējais, bet mūsu uzdevums kā pieaugušiem tomēr ir radīt bērnam šo te drošības ilūziju. Principā sauksim to, kā ir. Mums ir svarīgi radīt viņiem ilūziju, ka patiesībā pasaulē ir droša vieta, kurā viņi var pieaugt. Jo bērni ir pieauguši visos laikos, tostarp visbriesmīgākajos kara apstākļos, Otrajā pasaules karā, bērni pieaug. Viņu dzīves turpinās, un man šķiet tas pats svarīgākais, un pieaugušie var radīt viņiem šo sajūtu. Jo bērns atkal jau, viņš jau neskatās, nevērtē politiskos procesus, un tā viņš skatās un pēlē pēc saviem vecākiem. Gan apzināti, gan neapzināti, ja vecāki ir droši un vecāki ir mierīgi, tad pasaule ir mierīga vieta, es tikšu galā ar vienalgu to, kas notiksies. Tad savukārt jau, kad ir pusauģi gadi, tad gan par to noteikti var parunāt, kāpēc nē. Un atkal jau būs pusauģi, kuriem tas interesēs un kur paši par to gribēs runāt. Un tad viņiem ir vērti dot atbildes uz tiem jautājumiem, kurus viņi prasa. Noteikti ir vērts arī painteresēties, kur viņi dabūna informāciju. Tāpēc, ka mūsdienās tā ir plaša tēma, ļoti daudz dažādu avoti, pusauģiem ir sevišķi pieejami visādi kanāli. Ir vērts ar viņiem parunāt, kaut tāpēc, lai saprastu, kādās vidēs viņi uzturās un kādos sociālajos tīklos. Es domāju, ka vecākiem ir vērts izrunāt ar pusauģiem tādas lielās līnijās jautājumus. Tas, ka mēs dzīvojam šeit, tas ir droši, ko mēs darīsim, ja gadījumā paliks nedroši, kāds ir plāns, tādas lietas, to parunāt ir vērts. Bet tā kā man šķiet, ka nav noteikti jāpiesargājās dzīt nevajadzīgu trauksmi. Ja virsū atkal, tas nebūs nekādā veidā palīdzoši. Es tagad arī atceros, tikko man meita, bieži mēs diezgan tuvu dzīvojam Lielvārdas lidlaukam salīdzinoši, jā. Un tie iznīcinātāji diezgan bieži arī var dzirdēt, kā viņi lido, un cevišķi vasarā, kad ārā spēlējies. Viņi saka, meita tieši prasīja, un kas ir tās divas lidmašīnas, kāpēc viņas lido? Un tad es stāstu, ka viņas sargā mums no ļauniem cilvēkiem, kuri grib mums kaut ko slikti nodarīt, un tādā vienkāršā valodā. Viņi saka, kāpēc ir ļauni cilvēki, ko viņi var mums izdarīt? Tādi papildus jautājumi uzrodas 4-5 gadu vecumā bērnam, ja? Un kas te būtu, varbūt tavs ieteikums, kā varbūt ar viņiem, tieši ar tiem bērniem, kuriem tieši tādi zinātkāri šajā posmā ir, kur visu laiku jautā tev, kā viņiem to vairāk tik galā? Jā, viņam tajā vecumā šajā jautājumā daudz pilnīgi visa. Jā. Es domāju, šis bija ļoti labs piemērs, kā bērnam atbilstošā valodā, viņa vecumam atbilstošā veidā pastāstīt, kas tas ir. Un tas, vai bērni tas uztrauks vai ne, tas jau arī ir ļoti atkarīgs no konkrētā bērna. Būs bērns, kuram iedod tādu skaidrojumu, un viņam viņš par to pat vairs nedomās, un būs bērns, kurš dabiski būs stresēnāks, neraināks, nervozāks. Viņi tas uztrauks visu laiku. Tur arī jāņem vērā tas bērna īpašības, kāds tieši tas konkrētais bērns. Reizēm ir labi bērniem palīdz caur stāstiem, caur grāmatiņām. Tas viņiem ir, un te, protams, ir arī daudz labas grāmatiņas tieši par kara tēmu. Tas, jo bērni jau domā tādos stāstiņos, viņiem tas ir visdabiskākais veids, kā uzņemt. Varbūt pusauģiem vairāk ir šis jautājums par to, vai es palikšu Latvijā, vai es nepalikšu, tad, kad beigsies skola, kas kaut kādā ziņā ir vienmēr bijis aktuāls, bet tagad tam ir drusku citas svars, un kad mēs ar viņiem par to runājam, piemēram, kā viņš grib veidot savu dzīvi, kā viņš grib redzēt sevi, tad šī tēma iezīmējās kā viena no nedrošība, respektīvi, ka iespējams šajā vietā nav droši vispār veidot savu ģimeni, savu nākotni. Es strādāju daudz ar starptautisko skolu skolāniem, un tur ir gan bērni no Ukrainas, gan no Izraēlas tagad. Un tad iznāk redzēt arī tiešā kara rezultātus. Un tie gan ir dramatiski, diezgan tie. Padalies drusku. Tie ir ļoti, teiksim... Kas varbūt tās sakas? Viens sakot ar to, ka šie bērni... Pirmā seks ir tas, ka tas bērns ir izrauts no savas vides. Viņš ir izrauts, viņš ir mētāts, un tas bērnam ir viena no vissliktākajām lietām, kas var notikt, tāpēc, ka viss, kur viņš bija, mājas, draugi, ģimene, viņš pēkšņi ir, un reizēm tas ir bijis pat
kā ar Izraēlas bērniem, tas ir bijis vienas nakts laikā, viņi burtiski izrauj no tā un aizsūt. Pat ja tā ir droša vieta, tā ir viņam sveša vieta un tā ir ārkārtīgi pieredze. Un tad mēs šie bērni reizēm viņi nespēja gulēt ļoti ilgi, viņi nespēja iesakņoties, viņi nespēja pieņemt to jauno dzīves situāciju. Respektīvi, tās sekas, ko atstāja karš, ir ļoti dramatiskas, protams, uz daudziem. Bet tā labā lieta ir tā, ka tas nav tā uz visiem bērniem, jo, protams, tas ļoti atkarīgs no individuālās psihes, un otra labā lieta ir tā, ka viņiem palīdzot un radot to drošu vidi, viņi tiek cauri. Tā kā lielākā daļa viņi palēnām, bet adaptējās. Man šķiet, tas labākais ir tad, ja pirms sāk runāt ar bērniem, pieaugušie to izrunā savā starpā un tiek galā ar savām bažām un saviem satraukumiem, un kas dabiski ir. Un vispirms, un tikai tad iet runāt par to ar bērniem, tad, kad es jau esmu savus satraukumus kaut kā atrisinājis, varbūt miljonus veidu, kā tos pieaugušie risina. Un tur var būt daudzas negatīvas emocijas un stress un vēl kaut kas, bet tā ir pieaugušo lieta. Un tad, kad es runāju ar bērnu, tad es runāju ar viņu mierīgi, es viņam izskaidroju, es neslēpju, ka pasaulē ir sliktas lietas, bet tas galvenais, ko es viņam nododu, ir tas, ka vienalga, lai cik sliktas lietas vai slikti cilvēki pasaulē būtu, mēs tiksim tam cauri, tā kā mēs tiksim ar viņam galā. Un mēs paliksim kopā kā ģimene. Un tā var būt svarīgākā lieta.